Īsi jautājumi Varim Vētram, kurš 11. septembrī būs pie mums Matīs ielā 8 Bēniņos, Mansardā, klubiņā. Vari, tu esi patiesībā īsts kosmos. Tu esi aktieris, dziesminieks, dzejnieks, režisors, diplomāts, uzņēmējs, metafiziķis. Ja tev sevi būtu jāapzīmē tikai vienā vārdā, divos, kas tu īsti esi? Paldies tev, mīļā Baiba, par jautājumiem. Atbildiet gari un var atbildēt īsi, var neko neteikt. Kas es īsti vēl esmu? Man jāteic, iespējams, ka katrs cilvēks, kas saprot, ka nevar uz vietas nostāvēt dzīvē, ka mēs vai nu progresējam vai regresējam, tad izzinot pasauli, mēs iespējams progresējam. Un es it kā turos pie šī principa, ka uzzinot ar vien jaunas lietas un ar vien skrupulozāk izmeklējot un pētot, var it kā atbildēt uz daudziem jautājumiem, uz tādiem jautājumiem, kurus sākumā šķiet pat nevarētu uzdot. Es varētu arī tā sevi nodēvēt, teiksim, cilvēks, kas mācās, vai cilvēks, kas pēta, nonāk pie tādām domām, kā tas īsti notiek. Ļoti vienkārši tulkojot, vai mums vajag ļoti daudz alkohola, vai mums nevajag alkohola, vai mums ir vajadzīga ticība sev, vai nav vajadzīga ticība sev, vai mums ir jāmācās iemīlēt sevi, vai mums vajag citus apzākāt. Tā mierīgā garā mēs kaut kā uzdodam jautājumus un atkal tos jautājumus uz tiem jautājumiem atbildam. Tos biežos jautājumus mēs iemīlam kā tādu savu dzīves misiju, piemēram, kā tā. Izcilais dziedātājs Maris Vētra, Vari Vētra. Kas viņš tev īsti ir? Ir taču kaut kas, vai ne? Tu arī dziedi, operu ārijas un pēc tam izcili dziedi. Maris Vētra ir viens brīnišķīgs cilvēks bijis. Viņš ir mana vecā tēva miesīgs brālis. Dzīvis Morits Blumbergs, un tad 20. gadu sākumā, kad visi latvieši mainīja savus uzvārdus uz latviskiem uzvārdiem, latviskojās, un tēva dzimta, tātad Blumbergi kļuva par Vētrā. Jaunais dziedātājs Maris Vētra kļuva par operas solistu, tad viņam iznāca doties uz Vāciju, tad viņš atrada Vācijā sev sievu. Tagad viņa dēls, vēl jaunākais dēls, dzīvo Kanādā. Un viņa lielie ieguldījumi kultūrā ir viņa brīnišķīgās grāmatas. Viņš ir brīnišķīgs dziedātājs bijis, un viss katrā mājā agrāk bija Maris Vētras plates ar brīnišķīgiem, skaistiem skaņdarbiem. Viņš dziedāja gan vieglo mūziku, gan operārijas, nozīmīgu ieguldījumu viņš veids, kad Lūcija Garūta 1944. gadā uzrakstīja kantāti Dievs tava zeme deg ar Andreja Eglīša vārdiem, ko atskaņoja vecajā Ģertrūdas baznīcā, kad latvieši devās bēgļu gaitās. Maris Vētra bēgļu gaitās uzrakstīja 4 grāmatas, un 5. grāmatu viņš jau bija sarakstījis, 1. grāmatu viņš jau bija sarakstījis Latvijā, 2 doņas. Un tā ir ļoti liela kultūras vēsture, ko viņš apskata. Ir interesanti, ka viņš kā memoāru literatūras dalībnieks un pārstāvs, viņš tikai par 3 cilvēkiem izsakās kritiski, par pārējiem visiem viņš izsakās ar apbrīnu, ar mīlestību. Viņš raksta, piemēram, epizodi, kā viņa konservatorijā, Latvijas konservatorijā sveic Jāzepu Vītolu, un Maris Vētra bija tas, kuram bija jārunā, un viņš stāvēja uz skatuves. Skatoties acīs Jāzepam Vītolam, neko vairāk nevarēja pateikt, kā es jūs mīlu. Man brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgs rakstnieks un brīnišķīgs dziedātājs. Vari, mana auditorija, gan te online, gan 11. septembrī Bēniņos, Mansardā, ir tāda, ar kuru droši var runāt un
kuri arī gribēs zināt daudz ko par tavu šito mīļo tēmu. Pastāsti, kas ir eņģeļi? Kas ir eņģelis? Eņģeļi ir ļoti brīnišķīgas enerģijas. Tās ir būtnes. Eņģeļi ir tādas būtnes, kas asistē un palīdz augšējais realizēt visus cilvēku dzīvo būtņu sapņu piepildījumus. Cilvēks aptver savu potenciālu, ja viņš iepazīstas ar ceņģeļiem un eņģeļiem. Viņš īstenībā kļūst ar laiku pats līdzīgs eņģeļiem, jo viņš saprot, kāds ir tas ceļš, kā pasaule kļūst labāka, skaistāka, gudrāka, viedāka, mīļāka, mierīgāka, brīnišķīgāka. Cilvēks aug garīgi, iepazīstoties ar ceņģeļiem un eņģeļiem. Paldies, mīļie eņģeļi jums, ka jūs esat. Paldies jums.